Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā O-karte. Esam tur. Kas tev ir? Kāpēc tu esi tik ļauna? Tas man nav ļauna. Vienkārši kā jau no vakardienas tu man... Kā cilvēki par maniem izturās tāds... Jā, ir mīlestība pretī. No, es visu laiku gāju par mīlestību pretī. Kas tev notiek? Tev vajag beidz. Nu, es vienkārši pagaidu. Tu gribi parunāt, es tev pastāstu. Es tev gribu apķert. Es tev gribu apķert, tu vari man neapķert. Bet ja vakardien vienkārši tas, kā tu pateici tiešādē par to, ko tu neesi ņēmis mutē. Un es zinu, ka mans tētis skatās. Nu tās nav tās. Bet kurš var to saprast? Tā kā es tev pateicu, tu uzreiz izskatās kā pēc seksa. Es saku, ko tāds vārds var ņemt mutē? Ko tu neesi ņēmis mutē tikai? Nu, tas viss normāli cilvēks. Pagaidi, klausies. Pagaidi, pirmkārt. Es nesaprotu, kāpēc, ka visi joko, tu joko pretī. Tad, kad es jokoju, tu uzreiz atvainojies. Tas ir vienmēr. Tu robeža, pasaki, kurā mirklī tu esi ņēmis vērā kaut kāds robežas. Lūdzu, Sandī, pasaki. Tā, ka par savu kaķi tu visu laiku tur ņemies un divdomīgs teksts. Tāda nav robeža. Tad, kad es pasaku... Tu to pati saki. Bet bāc, tas ir par kaut kādām lietām ne jau tur tiešraidē. Piemēram, šitais man kaitina. Ok, jokojam, bet jokojam par kaut kādām šādām tādām lietām. Nerādnām. Kad tas ir tiešraidē? Saprot, tiešraidē cilvēki skatās, pēkšņi vienkārši kaut ko izmet. Ir tā, vajag domāt. Tiešraidē tu taču arī vienmēr kaut ko šitādu saki. Ne jau perversijas kaut kādas. Tā nav pat perversija. Tu to vienkārši bija tā, ka es skatījos to video. Un man brīdi izskatās tā, pēc seksa, tāpēc, ka es tur biju pliks un tā. Un es tiešām izskatās pēc seksa. Bet tas ir mans viedoklis. Labi, vienkārši es saku, es esmu tāds cilvēks. Ir lietas, kurām tu pats mījos saproti kā joku, bet ir kaut kādi teksti, kurus tu izsaki, un viņi sēž vēl, piemēram, vakardien, kad tu pateici par to, ka tev tur žēl un kas tur, ka tu izsaki līdzjūtību. Es saku, jā, bet man nekad, piemēram, man tu var dirst virsē, un tu domā, ka man nekad nesāp. Un tu pateici, nu jā, es nezinu, kāpēc man par tev tā ir. Un vienkārši tas tev likās, ka varbūt tas nav nekas, bet reāli vienkārši pēc tam visu dienu par to man iekšā te viss tāds vilkās. Bet to jau mēs esam runājuši, ka tā ir. Tāpēc, ka mēs esam pārāk vienādi, un tajā mirklī, ka mēs esam pārāk vienādi. Tu taču man nereiz pateikusi, ka tu man ienīsti, tu man pateici, ka tu man ienīsti. Un tas ir tieši tas pats. Bet ne jau par to, bet tas, ka tu pasaki, nu jā, par tevī man tā ir, ka es tev bet kā man par kaut kas cits, ja tu man esi pateikusi, ka tu man ienīsti, ka tu man nevari izturēt, ka es tev besīju ārā, ka es tev riebjos. Tu šodien arī man pienāc klāt un pasaka kaut ko, davai, viss man nav laiks, bet tagad tāds sunim vācies prom. Tu visu laiku kaut ko tādu izsaka, vienkārši liekas, cik pretī. Es ļoti atvainojos, vienkārši... Pats saki, jānāk, kad labi pretī, un tagad tu pats saki, ja tu man pret manīm tā, tad es pret tevīm arī tā. Nu, vienkārši ir tā, ka ir. Es nezinu, kas kaut kas ir noticis, ka vienkārši kaut kas ir salūst attiecībā par tevi. Un vienkārši ir tā, ka es visu laiku redzu, kā tu skaties ar tādu nicinājumu ar naidu. Visu laiku kaut ko tu pasaki, visu laiku kaut ko uzbrauc virsū, visu laiku kaut ko tur paņem, nosmējies, norēc un kaut ko tam līdzīgi. Es pats tā jūtu vienkārši visu laiku. Un loģiski, ka man reāli ir tāda reakcija kaut kāda, kas nav forša, bet viņi ir automātiski. Es nejokošu tevī vairāk. Un tajā mirklī, man liekas, ka dažreiz ir tā, ka tu pati gribi kontrolēt. Ok, tā, ka tu pajoko, viss ir kārtībā, tā, ka es pajokoju, citreiz tu pasmēji, citreiz viss, tagad nē. Un tagad tu uztverši nopietni. Kāpēc tu tā dari? Ka tu pati kontrolē, nē, kāpēc nav un tā, tu vari un es nevaru. Visi pateiks par kaut ko par tavu kaķi, tu smiesies, līdz ko es pateicu kaut ko par kaķi, tu uzreiz apvainosies. Jā, varbūt tāpēc, ka tu man padomā ar to, ka tu man esi tuvāks nekā pārējie kaut kādi cilvēki. Un man ir svarīgi, ko par mani teiksim pasaka Oskars un tu, un tieši tāpēc es vienkārši tā, ok, vakardien vienkārši sēžas tāda super ar visiem pārējiem, un ir labas attiecības, bet ar jums abiem vienkārši pilnīgi atdirsā. Pirms tam es vēl domāju, ka, jā, tur jūs esat vienīgi divi cilvēki, kur visforšākie, no kuriem vienmēr var izdarīt. Izprast, kāpēc tas tā ir? Oskars vakar arī vienkārši kaut ko tur, tad, kad bija tie dziesmu kari, ka viņam čatā pateikts, tu būtu forši, ja tur vīgenti nesapītos. Un viņš man vienāk klāt to pasaka tā, es tā, nu, ok, labi, viņš atpēc, jā, es arī klausīšu. Bet tas bija joks. Nē, tu nezinu, kā viņš man pateica, jo mēs sadirsāmies, un tas bija vienkārši. Un tad viņš man tāds vakardien pasaka, es saku, es varu aizmirst tādas lietas, bet kaut ko es vārdu atcerēšos, kas man sāpina, saprot? Un tad viņš vēl vakardien, tā, ka viņš sēdēja pie datora pa dienu, viņš man pasaka vienkārši, kaut ko mēs strīdamies, viņš tāds, nu labi,
Bet atceries, ka es tiku pirmajā sastāvā, nevis tu. Ķipa šovā. Šovā. Es tiku galvenajā sastāvā, ne jau tu. Un vienkārši es tā, es pasmējos, protams, bet tad padomāju, ka katrā jokā ir savu taisnību. Bet, bļāns, ja man arī pienāks klāt un pateiks, tu esi jobana malku, ko tu tad dari, es mīli tālāk. Vai arī, labi, piemēram, tādas ir lietas, kurās ir robežas, saproti. Tieši tā, tāpēc ir jāmācās šīs robežas nospraust un atzīt. Tu zini, kā te ir. Tu vienkārši te plūsti, dažreiz pat nedomā, ko tu runā. Tu pat labi zini, kā te viss ir pavisam savādāk nekā realitātē. Viss šis mākslīgs. Es saku, es vispār, kad pēdējo reizi raudāju. Tikai tajā piekdienā. Tā es raudāju katru dienu. Es tagad vienkārši, es pati brīnojos, bet es šorīt arī pamodos. Pilnīgi vienalga, kaut kas pienāk, kaut ko uzdirš. Labi, es staigāju tālāk, man pokojas, taisās bojāts tās nārsko idioti dēļ. Tāpēc, ka reāli sāku saprast to, ko man Lingita arī stāstīs. Domāju, kurā brīdī cilvēks mainīsies, bet reāli visi samanti, visi, kuriem es runāju, viņi saka, ka šaus maina agrāk vai vēlāk. Un tagad es vienkārši saprotu, bija tāds viss. Kaut kas nepatīk, nerunāja man, viss nelūž manī. Vakar arī mēs Sabīni sadirsāmies, viņa, kas tu ir kaut ko? Reāli vienkārši es visu laiku, tas bija pa prikolam. Šodien? Nē, pēc tiem tetovējumiem. Bļāņas, kā var man pateikt kaut ko tādu? Mēs atvienojamies, mīļais cilvēki. Man arī kaut kāds idejas, ja es varēju sēdēt klusi pirmās nedēļas, tad tā vairs nav. Kas ir? Es vienkārši varu būt pati pa sevi. Man nevajag obligāti kādu labāko draugu vai labāko draudzeni. Es tev nepatīku, labi, staigā tālāk, viss. Vienkārši man arī kaitina kaut kādas strīdēšanās, kaut kāds pilnīgi sviest. Uzskatu, ka es esmu tikai, kura smējās un kura tur jautrojās un kurā var braukt virsū. Nē, tu apvainojās visu laiku. Nē, tas saprot, kāpēc es pagriežos un es vienkārši negribu turpināt. Tu to saproti kā apvainošanos. Tas tā pirmkārt nav uzdiršana, tas ir pirmkārt joks, kuru tu uztver kā uzdiršanu. Tas ir pilnīgi. Es varu pasaukt visus cilvēkus šitos te un viņiem pajautāt viens pēc viena apgalvos vienu to pašu. Ka tu visu, nē, tas jau nav par to. Vienkārši saprot. Tu joko, tu vari ar visiem citiem jokoties, tu vari citiem izteikt kaut kāds. Nē, tici man, Solča beidz, lūdzu beidz. Tagad tas tādas palikusi, bet Solča izbeidz, lūdzu. Tu vari visiem pajokoties, katram kaut ko patēja par kaķi, par šito, līdz ko tev pasaka, tu uztver kā apvainojumu, tu apvainojies, tu aizēj prom. Tici man, šitas ir nenormāli, visu laiku, katru dienu tu apvainojies vismaz kaut kāds 10-15 reizes. Nē, šodien es neesmu vienreiz. Labi, šodien nē. Vakar es neapvainojos. Šodien nē. Bet vienkārši tas ir tik nenormāli jocīgi. Čau. Kas šeit tevi tagad? Jā. Cik te patīkams vēsamiņš. Tur ir karsts arī. Ļoti. Vismaz man tā patīk. Es par to tetonēju. Tev ir viens? Man ir tikai 1, 2, 3, šitā arī vēl 4. Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte.